Tā mēs šodien esam uzaicinājuši ekspertu Ernestu Pūriņu testēt jauno Porsche Safari modeli 2011. gada izlaidumu. Ernest, nu pastāst kaut ko par šo auto, ko tu varētu, teiksim, bilst par viņu. Dizains ļoti piemērots. Dizains, jā. Viss, teiksim, ritošā daļa perfekta. Jā, ļoti mīksts. Ekonomisks viennozīmīgi. Ekonomisks? Ekonomisks. Ļoti ekonomisks. Tā, nu un... 20 litrus. Kas tie ir kaut kādi... Šie stieņi ir siltie stieņi, jā. Tas ir ziemā, kad tu brauc? Tieši tā. Tad, kad mēs braucam agri rītos vai vēl vakaros. Rokas silda, jā? Jā, šī ir apsildāmie. Apsildāmies kabriolets tas ir? Jā. Pieliekot roku, tu jūti, teiksim, to siltumu. Siltumu atdevi, jā. Siltais, jā. Nu, pieliec roku, jā, ja tev nešķiet, jā. Uz aci, jā, liekas ļoti simpātisks automobils. Jā, nu, mēs varam kā priekšā... Varbūt salonu apstīsimies, tā nedaudz. Askētisks, jā. Askētisks salons, jā. Tātad interesants risinājums ir šis te skrūvgriezis, jā, automobiļu palaišanas mehānismā, jā. Ļoti interesanti, teiksim, tas atrisinājums, kā tas notiek, jā. Jā, pielec automobils uz pusapgriezienu, jā. Tas ir tāda arī, nu... Melnkoku apdara, cik es redzu? Jā, tas ir no Āfrikas kaučuks. Āda, arī āda. Jā. Izslēdziet, mēs nedzirdēsim. Jā, tā, kad, nu, automobils ir, teiksim, ļoti interesants risinājums. Un kas lācītim vēderā? Lācītim vēderā es baidos, ka es varu neparādīt to. Kaut gan izskatās tomēr, kad sanāks, jā. Bet varbūt tomēr, ka nē. Nu. Маленькая техническая неувязочка. И брюки превращаются. Ko mēs varbūt īsti vēl neesam atklājuši. Brīnumainajā transporta līdzeklī. Nu, nē, kā ir rošai. Vai kas tas ir? Nav svarīgi. Un cik ir, šis ir bāzes modelis, vai tas jau ir diezgan tāds, nu, labi nokomplektēts? Šis ir labi komplektēts, kondicionieris, kā mēs redzam, viņam nav īsti vajadzīgs, jo jumta nav, jā. Apskat arī ir iziet, tiesa gan 6. gadā, bet ar pirmo reizi toties. Tā, un tas Sherlock Holmes nāk komplektā ar mašīnu? Sherlock Holmes ir, jā, vietējais gids. Vietējais gids? Tā, kad... Es domāju, varbūt brauksim un skatīsimies. Skatīsimies, ko mēs varam rādīt. Ko viņš rāda, jā.